balsojam. Par, lūdzu, balsojam. Par, pret, atturas Kremāna kungs. Nākošais par mērķdotāciju sadalījumu Aglonas novada izglītības iestādēm 2016. gada janvārim augustam. Lūdzu, Lazdānes kundze. Tā ir sācies 16. gads un ir pievadīta mērķdotācija 16. gadam janvārim augustam skolotāju darba algām. Laikam visiem tabulas ir uz galda, es varbūt par skolām nesaukšu tos ciparus tā kopējus, tātad par novadu. Tātad pirmsskolas izglītības iestādēm ir kopējā dotācija pedagogu darba algām 22 176 eiro. Tagad tā dotācija tiek rēķināta uz bērnu skaitu, kas bija uz 1. septembrī 2015. gadā, plus par trešās kvalitātes pakāpi 1040 eiro. Tātad trešajā tabuliņā ir mērķdotācija sadalītā visām novada skolām. Tātad kopējā dotācija ir piešķirta 232 040 eiro un plus par trešās un ceturtās kvalitātes pakāpi skolotājiem. Piemaksa 8 mēnešos sastāda 13 000 eiro. Aglonas internātu vidusskolai kopējā mērķdotācija ir piešķirta 288 457 eiro. Tā ir skaitā pedagogu darba algām 185 304 un uzturēšanas izdevumiem 103 093 eiro. Un tad arī piešķirta dotācija interešu izglītībai. Interešu izglītības naudiņa arī ir sadalīta uz skolēnu skaitu, kas tagad ir uz 1. septembri 2015. gadā. Kopā visām izglītības iestādēm ir piešķirti 12 733 eiro un plus par kvalitātes pakāpēm skolotājiem 616 eiro. Tāda tā naudiņa ir un viņa ir sadalīta par skolām, tādas ir padalītas. Lūdzu, deputātiem ir jautājums, Lazdānē, lūdzu. Priekšlikums balsu. Virzīt uz sēdi, ja? Tātad nav citu iebildumu. Varam balsot, lūdzu, kas par to lūdzu balsojam. Par izglītības iestādu vadītāju darba algām virzīt uz sēdi. Par pret, atturas Kremāna kungs. Izglītības iestāžu vadītāju darba algām. Tātad par skolu direktoru darba algām. Tātad pieturējāmies pie principa direktoriem darba algas saglabāt iepriekšējā gada līmenī. Tātad Aglonas vidusskolā darba alga direktore 853,71 eiro, bet izmainījās sadalījums starp mērķdotāciju un starp pašvaldības finansējumu. Jo līdz ar to, ka mērķdotācija ir izmainījusies, tur ir 12% tātad var direktoriem atvēlēt darba algas. Aglonas vidusskolā tātad no mērķdotācijas direktorē 737,05 eiro, pašvaldības finansējums 42,95 un tad vēl par skolēnu skaitu virs 173,71 eiro. Grāveru pamatskolā 607 eiro, tātad mērķdotācija 316 un pašvaldības finansējums 291. Priežmelas pamatskolā arī 607, mērķdotācija sastāda 429, pašvaldības finansējums 178. Škeltavas pamatskolā arī 607, mērķdotācija 372 un pašvaldības finansējums 235. Internātu vidusskolā 737,05 eiro. Internātu skolai ir tikai mērķdotācijas finansējums. Aglonas pagasta pirmsskolas izglītības iestādē 700,05 ir pašvaldības finansējums un Aglonas bazilikas skolas direktorei arī 700,05 pašvaldības finansējums. Tā, lūdzu, deputātiem ir kādi jautājumi? Varam virzīt uz sēdi? Jā, šo jautājumu. Kas par to lūdzu balsojam? Virzīt uz sēdi šo par, pret, atturas. Šais jautājums ir par savstarpējiem norēķiniem ar pašvaldībām par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem.
Tātad jāslēdz būs atkal jauni līgumi ar pašvaldībām par sniegtajiem pakalpojumiem, un arī izcenojums mainās, jo 16. gadam jāņem izdevumi, kas bija 15. gadā, un uz skolēnu skaitu, kas bija uz 1. janvāri 16. gadā. Un tā Aglonas vidusskolā sanāk uz vienu bērnu izcenojums ir 117,80 eiro, Krāveru pamatskolā 97,97 eiro, Priežmalas pamatskolā 119,68, Škeltovas pamatskolā 113,65 un Aglonas pirmskolas izglītības iestādē 148,14. Tātad, vadoties pēc šiem izcenojumiem, mēs piestādīsim rēķinus par tiem bērniem, kas mācās mūsu izglītības iestādēs no citiem novadiem. Tā, lūdzu, kādi ir jautājumi? Lūdzu. Man ir jautājumi, ja, informācijas tehnoloģija pakalpojumi E-klase Graveram 0, pirmsskolas izglītības iestāde 0, kas tas ir? Nu, tā ir E-klase, kur... Jā, bet kas tas ir 0, ja? Visiem ir naudā, viņi ko tur neterē naudu? Nu, viņiem tur nav viņiem. Kā nav? E-klases nav. Kā var būt tā, ka E-klase nav? Dārziņam varbūt nebūt. Ne, dārziņam, jā, Graveram pamatskola, kā var būt ne? Es nesaprotu. Nav pareizi, ja klase viņam ir. Kas tas ir? Ja, nu, izdevumi ir kaut kādi, ja, nu kā, vai licenzi, es nezinu, kāda tur sistēma. Viņam ir sponsorēt maksāt to, ja kā. Varētu būt tā. Pagaidiet, sponsori var apmaksāt, ko viņš grib, jā, tam ir, kas ir faktiski aprunāsies ar skolas direktori, varbūt tiešām tā nauda tur iet no Aleksandra, ja, tā dotācija, ko viņš dod. Noskaidrosi līdz sēdē, labi? Jā. Par šo jautājumu, labi. Lūdzu, vēl kādi jautājumi? Jautājums par kurināmo enerģetiskiem materiāliem, izņemot degvielu, Graveram atkal 0. Plaši malku zāģi. Nu, kurināmais viņiem nav, tikai kurināmā. Nu, jūs to iegramatojat vienalga kaut kā? Nu, izdevumi ir kā neparādās. Izdevumus, kā jūs parādat, ka, nu, faktiski es ņemu tabulu, es redzu, ka tur nenotiek kurināšanā. Notiek, kā izdevumus nav nekā. Nu, viņiem tādas kā malka netiek iegramotota. Nu jā, bet te parādās tas tā malka, ko mēs iepērkam par to. Bet ja paši gatavo, tad tur darba algas vai kas nāk cilvēkiem. Tas jau parādās atkal citos kodos. Man ir jautājums, ja Graveru pamatskola piedalās iepirkumu par malku iegādēm? Nē. Kāpēc? Kā man paši gatavojam malku? Kā par velti? Nu, tā varbūt jūs varat gatavot arī visam novadam. Ka Graverus bija nozagta malkas, meža bija nozagts. Jā, tur Un to nozagtu mežu policija konfiscēja un, principā, nodeva tad pašu, pagasta parvaldes vajadzību. Veselai sezonai malka. Tā, lūdzu, varam virzīt uz sēdi, lūdzu. Tā kā es uzreiz nesaprotu vēlreiz, ja? Vot es skolē, es kurināju ar kādu malku Graverus, ja? Ar nozagtu malku, kur kaut kas, kā tur galu. Kāds sakars man ar to visu? Jā, lūdzu. Mums visa malka, kas tiek pašu gatavota, vai arī, kā šajā gadījumā ir mazliet vēl savādāk, ja tā nozagtā malka, tad tiek iegrāmatoti tie izdevumi, kas saistīti ar sagatavošanu vai piegādi, un tad viņi iet attiecīgajos tajos izdevumu kodos, piemēram, darba alga vai degviela tiek norakstīta, ja tā malka tiek pārvesta, ja viņa tiek iekrauta, tātad tur ir darba alga darbiniekiem, vai varbūt arī bezdarbnieki strādā, tātad tiek izrēķināta šīs te malkas cena. Viņa, protams, nav tāda kā iepirktā malka, bet viņa tiek iegrāmatota uzskaitē ar šādu cenu, kādas izmaksas ir 2 vai 3 eiro par kubu vai cik tur sanāk. Tādā veidā viņa tiek iegrāmatota. Lūdzu. Līdz ar to jūs piekrītat, ka izdevumus kaut kādus vajag 30 vai 40 eiro parādīt, nevar būt kā 0,
Nu, mēs tērējam kaut kādu labi transporta, tur pakām cilvēki tur strādā, atveda, grieža, negrieža, ja, nu, viņi kaut kāda vērtība, arī, ja no savas mēža es vedu, ja, nu, ir kaut kādi izdevumi. Es sev algu nemaksāju. Nu jā, bet izdevumi tiek parādīti parasti komunālajā saimniecībā, kur viņi gatavo šo un pēc tam, nu, tiek aizvest uz attiecīgu objektu, jo bieži vien vēl tad, kad gatavo, vēl arī, nu, izlēdz uz kuru objektu viņam vajag. Tur viņa tiek, nu, uzrādīta atskaitēs tur, kur saņemta. Tā, Marija, tātad precizēsiet līdz sēdē, vēl pārskatīsiet, jā, bet jautājumu virzam uz sēdi. Kas par to lūdzu balsojam? Par? Pret? Atturas Krimā. Jautājums. Par Aglonas novada domas izglītības iestāžu sniegto ēdināšanas pakalpojumu pusdienu izcenojumiem. Lūdzu. Tā par pusdienu izcenojumiem ir saņemts Aglonas novada pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas izsniegums par to, ka 1,5–3 gadu vecuma bērniem saskaņā ar RANKA noteikumiem numur 172 ir noteiktas mazākas uztura normas nekā 3-gadīgiem, 6-gadīgiem, 3 līdz 6 gadu vecuma bērniem. Un līdz ar to, lai izmantotu racionāli tātad uzturam paredzētos līdzekļus, tiek piedāvāti diferencēti izcenojumi. Un tātad tiek piedāvāts apstiprināt ēdināšanu pirmsskolas izglītības iestādē 1,5 līdz 2 gadu vecuma bērniem, attiecīgi brokastīm 33 eiro centi, pusdienām 72, jaunagam 40 eiro centi un 3 līdz 6 gadu vecuma bērniem brokastīm 36 centi, pusdienām 78 un jaunagam 43 eiro centi. Man viss būtu par šo jautājumu. Nu, kā šo jautājumu skatījām, bija arī vadītāja pasaukta, jā, pagājušā sociālajā komitejā, tad dzirdēja daļa deputātu. Varbūt ir kādi jautājumi? Varam virzīt uz sēdi? Lūdzu, Man ir jautājums ar 15. gadu salīdzinājums. 15. gadā nebija diferencēti šie izcenojumi. Nu jā, kāda bija cenas? Tā bija kā 3 līdz 6 gadu vecuma bērniem. Ja jūs atceraties, 78 eiro centi bija pusdienas un tātad attiecību lēmums. Man ir jautājums, ja pašvaldība tik nabaga, kā tur 2-3 centimu dēļ mēs kalkulēsim, vai cilvēkam šodien ir 2 gadi un viena diena, vai pusotrs gads, ja, nu ko mēs tur ietaupīsim? Jā, es atbildēšu, šeit neiet runa par ietaupīšanu, bet vairāk iet runa par to, ka viņi šeit pamato, ka viņi nevar izlietot to tiem mazajiem bērniņiem, ka viņi nespēja apēst un laikam arī attiecīgi tad iznāk līdz ar to, Nopirciet abolas, ja nopirciet apelsīnu, kāda problēma, es nesaprotu. Vadītājiem to ir papētījusi veselu gada garumā, un viņi ir secinājusi, ka neiznāk viņiem izlietot to normu, un tāpēc viņi arī tikai raksta, jo viņa tiešām tā norma arī ir pēc šiem minētajiem MK 172 noteikumiem mazāk, un tāpēc viņa... Vadītāji arī piekrita pie tā visa. Viņa nevis piekrita, bet tieši viņa ierosināja šo jautājumu, jo viņa uzskata, ka tā norma ir par lielu. Labi, varam virzīt uz sēdi, jā? Kas par to lūdzu balsojumu? Par? Pret? Atturas Krimānis.